Vai zināji, ka Helovíns ir viens no ienesīgākajiem periodiem Etsijā? Vai tavs veikals ir sagatavots Helovīnam? Sveiki, man sauc Roberts, es esmu Lerio print vadītājs, un šajā video es tev parādīšu, kā izveidot veiksmīgus listingus tavam Etsy veikalam ar Helovīnu tematiku, lai tu paspētu nopelnīt uz Helovīna. Ok, dāmas un kungi, atradīsim kādus superīgus Helovīna listingus. Es jums ieteikšu pāris dizainus, kurus jums noteikti vajadzētu iekļaut jūsu veikalā. Un tas, ko jums vajadzētu noteikti darīt, tas vairāk attiecās uz patternu tipa dizainiem. Ja jūs taisat vienu produktu, noteikti uztaisat no vienas bildes 2 keywordiem vismaz 5 produktus. Ar to es domāju, uztaisat lielāko bildi, tātad MacBook case-u. Es arī šeit esmu saglabājis jums tādus tā kā piemēru, šo te tabuliņu jūs varat nopauzēt un paskatīties. Tad, ja jūs Midjourney izmantojat, jums būs jāiedod Midjourneyam bildes izmēri. Viņš iedos aspect ratio, nevis bildes izmēri, bet to parametru, kādā tā bilde būs uzģenerēta. Attiecīgi lielākais produkts mums ir MacBook case, un tad viņa izmēri 4310 uz 3010 pikseli, un tas arī mums ir šis te aspect ratio 4310. Nākamais lielākais produkts ir iPods, tad ir Tag case, tad ir AirPod case, tad ir Clear case un MagSafe case, un tad ir MagSafe aciņš. Ja, tie ir tie 4, 5, 6 produkti, kurus jūs varat ar vienu bildi patiesībā uzģenerēt. Un tas, kas jums vajadzīgs, uzģenerēt lielāko bildi, un tad to bildi, kas būs citiem produktiem, jūs vienkārši mūsu sistēmā taisot mockups varēsiet ievilkt, sastiept, salikt tā kā jums vajadzīgs. Ok, tad tas, ko mēs darām, mēs ejam uz Midjourney. Tie, starp citu, kuriem nav Midjourneys, var mūsu čatā uzrakstīt un pieteikties uz sarunu ar mani un dabūt Midjourney, starp citu. Jā, tā kā mājaslapas čatā varat rakstīt, ka vēlaties dabūt pieejas Midjourneyam, un tad atsūtīsim jums linku, kur ar mani būs jāsaslēdzās online, jāparunājās, jāsaprot, vai jūs esat mūsu sistēmā un mūsu klients, un tad mēs jums arī varam piešķirt bezmaksas Midjourney pieeju. Un arī patiesībā, ja jūs tiešām šo visu nopietni apsverat, tad arī lūrā mēs varēsim jums iedot pieejas. Okay, tad stāsts par to, ka mēs šobrīd meklējam Helovīnu. Tas, ko jūs varat darīt, jūs varat rakstīt iekšā searchā, explore un search Helovīn. Un tā jums būs ļoti daudz dažādi dizaini, bet, protams, ka ne visi viņi tirgosies. Jā, nu, tur, viens no tiem noteikti būtu ar kaut kādu raganu tēmu. Jā, raganas, ķirbi, šāda veida dizaini noteikti tirgosies. Bet tos mēs tagad neģenerēsim. Bet top tēma uz Helovīnu ir Ghost. Jā, cute. Ghost varat ierakstīt. Te mums būs daudz dažādas pociņi, bet tas, ko mēs gribam, pierakstam klāt pattern. Jā, tas iedos mums vēl daudz dažādas dizains. Kā jūs redzat, šeit ir simtiem dizainu, kurus jūs patiesībā varat arī šos pašus izmantot. Bet tas, ko es iesaku darīt, piemēram, man patiktu dizains ar šiem te pociņiem, es nospiežu uz T burtiņa. Tad es skatos, vai šeit jau nav aspect ratio, kaut kur iekšā nav aspect ratio, tad es ņemu rakstu iekšā šo te aspect ratio, 2 svītriņas, AR, 4310, 3010, tad šis ir bildes izmērs, kādā mums vajadzīgs šis te produkts, un tad viņš šo te jau sāk ģenerēt. Tas, ko es daru tālāk, es skatos nākamās bildes, piemēram, patīk šī, es šo paņemu, arī uzģenerēju savā izmērā, es eju tālāk, skatos cauri, kaut kas man iekrīt acīs, kur man iekrīt šitā sarkanā, man iepatikās, es ņemu, ierakstu aspect ratio, situ enter, eju tālāk. Nu, tādā veidā es eju cauri. Tad vēl viens dizains un tēma, kas noteikti tirgosies un būs populāra, ir šādi te pociņi ar grāmatām. Tas, kā mēs viņu varētu meklēt, Ghost book, dažādos plauktos grāmatās, šāda te tipa dizaina arī šogad noteikti tirgosies, jā, dažādi spoki ar grāmatām, jā, nu tā kā es esmu vairāk kā droši, ka šāda tipa stila dizaini noteikti tirgosies, un ja es, teiksim, gribētu šādu uztaisīt, tad es ņemu atkal, rakstu savu aspect ratio, un situ enter, un tad man jau šīs bildes sāk ģenerēties, jā, un tad tālāk tas, ko es šeit darīšu, es atradīšu savas bildes, lūk, jau ir pāris jau leju pielādējušās, piemēram, man patīk šī ar spoku šiem te
zārciņiem, es viņu lejupielādēju. Tas, kas mums jāizdara, mums viņi ir jāapskailo. Es parasti izmantoju šo te dgb.lol files, eju uz tools. Patiesībā bildes arī Midjourneyā var apskailot, bet es kaut kā vienkārši esmu pieredzis šeit, un man tas mazliet ātrāk sanāk. Tad es šīs bildes ņemu vienkārši vienu vai visas velku iekšā, apskailoju 3 vai 4 reizes. Tad zem my files man tās bildes arī būs pieejams, un viņš arī iedos tādu skaņu. Ja neiedot, tad es vienkārši norefrešoju to lapu. Attiecīgi, tagad man tās bildes ir sadabūtas. Tas, kas man būtu jādara, man būtu jāveic keyword research un jāatrod pietiekami labi atslēgas vārdi. Pirmkārt, tas, ko jūs varat darīt un kas jums noteikti ir jādara, jums ir jāiet cauri inkognito, nospiežot Ctrl-Shift-N, jārakst iekšā Etsy, un tad caur šajien jārakst iekšā Halloween vai Ghost Phone, vai tā kā jārakst iekšā keyword un jāatrod listing un veikali, kuriem jau ir bijuši pārdošanas. Kā piemēram, es atradu šo te listing, es uzspiedu Luras zīmīti, es redzu, ka viņš ir 97 pārdošanas bijuši un $1900 viņš ir nopelnījis. Tas listings ir 70 dienas vecs, tad viņš ir samērā svaigs un diezgan labs. Tas, ko es daru, es šeit paskatos, kas ir viņa galvenie keywordi. Tad Cozy Ghost Reader and Embroidered Look. Ja, tā kā izšūts skats. To mēs patiesībā arī varam atrast. Tā kā Cozy Ghost, Embroidered. Paskatāmies, kas tam jāiet uz search, sorry, es netur ierakstīju. Ghost. Varam nerakstīt Cozy, bet vienkārši Ghost ierakstīt. Ierakstam patternu varbūt. Ja mums vairāk derēs patternu veidīgie dizaini, rekur ir viens, kas arī ir kaut kāds izšūtais, rekur ir viens izšūtais, un tāda veida dizains mēs varam vienkārši ņemt un ģenerēt entā skaitā. Tā kā būtībā tas, kas jums jāizdara, jāatrod smuki skaisti dizaini, un jāpiemeklē atbilstoši keyword šiem dizainiem. Vai otra stratēģija ir, jūs vienkārši atrodat līdzīgus listings kā šis un ģenerējat līdzīgus listings, bet veidojat 5 produktus, nevis vienu, kā šīs veikals ir izveidojis. Ja jūs varat šādu tipa dizainu atrast un izveidot, izmantot viņu arī galvenos keywords, pirms tam paskatoties Allurā, tā kā Cozy Ghost, vai šis ir labs keywords vai nav. Piemēram, es ierakstīšu Cozy Ghost. Tad vēlreiz atgādināšu, lai jūs atrast labs keywords, ir search volumam jābūt lielākam nekā competitionam, un conversion rateam ir jābūt vismaz virs 3. Sliktākajā gadījumā virs 2, tad jau šis keywords ir kaut cik vērts. Un te mēs redzam, ka search volumes ir relatīvi mazs, bet tā kā liels competitions, salīdzinoši liels. Teorētiski šo keyword arī var izmantot, viņš nav tik kritisks, bet es ieteiktu paskatīties, ko Allura piedāvā zemāk un atrast keywords, kam ir lielāks search volumes un mazāks competitions. Ja šie skaitļi būtu otrādi, tas būtu ļoti labs keywords, jo viņam ir diezgan liels conversion rates. Bet par cik tas conversion rates ir samērā liels, tad patiesībā, ja jūs uztaisīsiet 5 šādus dizaina listingus ar dažādiem dizainiem, tad jūsu iespēja, ka jums nopirks, palielināsies, tā kā pret to competition. Tā kā šo keyword noteikti var izmantot, ja jūs meklējat, ja jūs veidojat vairākus dizainus. Tā kā šeit var skatīties, tams jāiet cauri, bet gan plušī, tā kā Ghost plušī šito varētu izmantot. Faktiski te nav maz tik daudz to piemēru. Te ir jāiet dziļāk, jāskatās, jāmeklē keyword, jāraksta iekšā, jāskatās, ko citi ir izmantojuši. Un tas, ko es parasti daru, es vienkārši saglabāju savus keywords, ko es varētu izmantot Notepadā vai kaut kur Wordā, vienalga, kur jums ērtāk. Un tad pēc tam šos te keywords es izmantoju visos listingos. Pieņemsim, ka šobrīd mans šis te listings būs arī ar to Cozy Ghost. Pieņemsim, ka es esmu izlēmis viņu taisīt. Es šo te keywordu saglabāšu, un otrs mans keywords būs Halloween. Tā kā būtībā tas tāds globāls keywords, bet viņu vajadzētu arī vismaz vienu keywordu ielikt, par cik tas ir saistīts. Tas, ko es darīšu, ja es šobrīd esmu Lerio Print sistēmā, spiežu uz Add Shop Listing, tad es izvēlos produktu, man jau šeit ir atvērts kaut kas, tas, ko es daru, es sāku ar MacBooku, bet var arī ar citu produktu sākt. Es paņemu, izvēlos veikalu, kas man ir saslēgts jau, spiežu Add Mockup, Upload Files, uploadoju kādu no tiem dizainiem, kurus uploadoju, paskatīšos, vai lejupielādējies. Šis man ir lejupielādējies. Cozy Ghost, labi, šis īsti neatbildīs tēmai, tad man šis nav Cozy Ghost, man drīzāk es teiktu, ka šis būtu Cozy Ghosts. 4310.
3010. Paskatīšos arī citus dizainus, kurus es leju pielādēju, kurus es sāku ģenerēt. Jā, šie ar grāmatām ir tiešām Cozy Ghost, tiešām ideāls variants. Tad es šo vienkārši leju pielādēju. Man to bildi tā kā vajadzētu apskailot, bet es viņu šobrīd ielikšu tādu, kāda viņi ir. Jā, redzam, ka viņi ir pa mazu. Faktiski jums vajadzētu iet uz apskaileri, apskailot, un tad viņu leju pielādēt, un tad lādēt iekšā mūsu sistēmā. Es šobrīd tā kā, lai ekonomētu laiku, to nedarīšu. Spiežu save. Tādēļ apskailošana vajadzīga, jo tas būs druks fails arī pēc tam, un tad tā bilde var būt arī mazliet graudaini, jūs viņu šādi izstaipat. Jā, tā kā labāk viņu ir apskailot un ielikt, lai viņi ir lielā izmērā nekā iztaipīt un pēc tam saņemt sūdzību no klienta, kā ir graudains attēls. Jā, un šobrīd tā bilde uzģenerēsies, tad bildes ir uzģenerējušās, mēs varam arī ielikt jebkuru no šīm bildēm, mēs varam pārbīdīt un tad piesaistīt druks failu. Jā, tātad šī būs mūsu titula bilde, spiežam next, jāsasaista, protams, tad spiežam next, tad mēs nonākam pie visiem modeļiem, viss tur ir saslēgts, tos mēs neaiztiekam, un tad šeit mēs liekam iekšā mūsu galveno keyword, kas ir Cozy Ghost, jā, šis atbilst, es teiktu, ka ļoti, un Halloween, varam pierakstīt arī cat, jo tur bija kaķis, Halloween cat vai Halloween book, bet es ieteiktu šos te keywords arī pārbaudīt, es šobrīd vienkārši improvizēju, ja, un šeit es pagaidām visu atstāšu, bet jūs varat arī tagus nodzēst un saglabāt sev šeit, pieņemsim, un kopēt iekšā. Tad tas, ko mēs darām, mēs izvēlamies sekciju Halloween, ja jums tā nav, tad jums viņi ir Etsijā jāizveido. Un šeit mēs izvēlamies shipping, ja, kāds jums ir saglabāts. Tad šeit pie modeļiem mēs šobrīd neko nemainam. Citi dara tā, ka kaut kādam vecākajam MacBookam nomaina cenu uz 39,99, un tad kopējā cena ar atlaidi radīsies vēl zemāk, bet ja jums nopērk to vecāko MacBook, tad jums principā sanāk mazs mīnus. Bet šobrīd mēs atstāsim 49,99, mēs liksim 20% atlaidi šim produktam. Tagad mēs gaidām, kamēr šis te listings aizies. Un tas, ko mēs darām, būs kā drafts saglabājies, un tas, ko mēs darām, mēs nospiežam activate, un šis listings jau būs pēc minūtes mūsu Etsy veikalā. Nākamais solis, ko es daru, es veidoju nākamo produktu ar to pašu bildi un ar tiem pašiem diviem keywordiem, tad es ņemu un taisu iPad case, spiežu next, add mockup, eju visus tos pašus soļus, ko es jums rādīju ar MacBooku. Būtībā es pievienošu tagad bildi, bet man viņi būs tā kā citā mazliet aspect ratio, bet tas nekas. Jā, tad jūs būsiet apskailojuši to bildi, es to bildi vienkārši pastiepšu tā, lai nav neviens balts malas, un es ievilkšu tos pociņus smuki vidū ar kaķi, lai viņi ierakstās. Un skatieties, lai nepaliek šāds balts maliņas, jums ir jāpavalk tā bilde mazliet uz augšu. Pretējā gadījumā tas druks fails būs ar baltu malu. Es atkal spiežu save, jāgaida, kamēr šī bilde mums uploadojās, tad es spiežu next, spiežu generate, tātad SKU numbers mums viņam nepatīk, spiežu generate, tad bildes mums ir nosubmitnots, es skatos, kura man no visām šīm bildēm vislabāk uzrunā un kur arī iedarās manā Etsy veikalā, piemēram, ka šī būs īstā. Es atkal izvēlos druks failu, es atkal viņu salinkoju ar primary bildi, jo tas nozīmē, ka iekritīs orders, sistēma sapratīs, ka šis ir īstais druks fails, spiežu next. Šeit arī modeļus es atstāju visus, kas ir izvēlētie. Tas, ko es daru, es atkal ņemu šos te divus keywords, kurus es esmu saglabājis, Cozy Ghost un Halloween. Es vēl pierakstīšu klāt cat, kas man bija arī iepriekš. Un lūk, tad šis listings jau ir praktiski gatavs. Es atkal izvēlos sekciju Halloween, izvēlos manu shippingu profilu un spiežu next. Šeit tāpat es atstāju cenas viss kā ir, spiežu submit. Un šis listings atkal ir kā drafts, es viņu atkal ņemu un aktivizēju. Tas, ko es daru tālāk, es ņemu nākamo produktu, jā, ar šo pašu bildi. Atkal es izvēlos, teiksim, taisīt, mana stratēģija būtu tāda, ka es taisītu iPad case, MacBook case, austiņu case, tag case, MagSafe walletu, un arī, teiksim, var šos abus produktus, vai nu vienu vai abus noteikti. Principā jums sanāk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 produkti ar vienu bildi, diviem keywordiem, un tādā veidā jūs palielināt savu iespēju, ka jums būs šis te viens pirkums 7 reizes. Jā. Svarīgi ir izmantot, tiešām svarīgi ir izmantot atbilstoši keywords, lai tiešām jums to listingu atrod. Un
un arī piestrādāt mazliet pie tagiem, ja, teiksim, nevienmēr izmantot mūsu definētos tagus, jo tos izmanto visi. Protams, mēs viņus updateojam, un viņi ir labi, bet tas, ka viņi ir daudziem, ja, un tas, ja es tagad ieeju savā veikalā, tad šeit veikalā man ir jāupdateto šie return policy, šobrīd tā kā Etsy prasa viņas Etsy pusē updateot, es viņas updatetoju, un ja mēs atveram vaļā šo testu veikalu un paskatāmies, kas mums tur ir ielikts, mēs redzam, mums ir 2 jauni listingi, ja, teiksim, atlaides šeit man šī veikalā nav uzlikts, bet jums noteikti vajadzētu arī likt atlaides. Un lūk, tā izskatās šobrīd pa pāris minūtēm uzģenerēts listings, kurš jau ir gatavs pārdošanai. Tā arī jums vajadzētu strādāt, jums vajadzētu sekot šai stratēģijai, saglabāt daudz bildes, veikt research uz keywordiem un uztaisīt no vienas bildes 2 keywordiem vairākas listings. Lai veicās, tiekamies nākamajā. Ja tev patīk šāda veida saturs, tad spied zemāk uz subscribe un zvaniņa un saņems arī turpmāk šāda veida paziņojumus. Ja arī tu gribi iemācīties, kā izveidot savu veiksmīgo Etsy veikalu un tev šis viss ir jauns, tad dodies uz Alerio Print, reģistrējies mūsu sistēmā un tu atradīsi kursu sadaļu, kur es parādīšu, kā var izveidot savu veiksmīgo Etsy veikalu un uzsākt savu print on demand biznesu. Tiekamies Alerio Print!